Rūpnīca nestāv uz vietas, visi produkti tiek attīstīti un norisinās aktīvs darbs pie to pilnveides. Tāpat notiek jaunu produktu radīšana un jaunu tehnoloģisko risinājumu meklējumi, tā teica Ivars Keviešens, Vāderstad Latvija izpilddirektors. Uzņēmums jau veiksmīgi darbojas Latvijā no 2002. gada un regulāri piedalās Rāmos izstādēs un arī dažādās lauku dienās, tā demonstrējot savu tehniku un tās priekšrocības. Tā arī šovasar, piemēram, Viļānos bija sabraukuši zemnieki no tūs un tāls apkārtnes, lai demonstrējumos parādītu, ko iespēja Vāderstad tehnika. Un jāteic, ka tās popularitāte Latvijā aug. Arvien vairāk zemnieku to iegādājas, jo tā ir droša, piemērota mūsu augsnēm un gan ražīga un ekonomiska. Viss tiek iesēts vajadzīgā dziļumā, vienlaicīgi iestrādā minerālu mēslus ar rapsi, visu ieliek tur, kur viņam jābūt. Ar 4-metrīgo braucām 35-40 hektārus pa dienu, ar šito braucam 50 un arī vairāk. Tā ir 4-metrīgā Vāderstad Rapid 400C sējmašīna, praktiski pilnā aprīkojumā. Mums ir arī lopkopība, tā ka viņai ir zālāja kaste, kas arī ir universāla lieta, ko aizmugurē var redzēt, un mēs viņu izmantojam divos veidos. Ja sējam reizē, teiksim, graudaugus ar zālāju pasēju, un mēs jau kaut kur 3. gadu izmantojam viņu kā mikroelementu un starta mēslojuma kasti. Vāderstad jau domā par 2015. gadu, teica Ivars Keviešens, un izstādē piedāvā jaunums, kas palīdzēs ekonomēt degvielu, darba laiku, cels efektivitāti un ļaus gūt lielāku peļņu zemniekam. Esam radījuši jaunas mašīnas tieši karjeru disku segmentā. Tātad tas ir disku lobītājs, kurš paredzēts gan aruma sastrādāšanai, jo, kā redzam, viņam priekšā aprīkojumā ir arī šļūce, kas izlīdzinās arumu, diski sastrādās un tālāk veltnis smagais šo te arumu pievels un lauks būs gatavs sējai. Tāpat tāda pati funkcija, tikai neizmantojot šļūci. Tātad mēs sadiskojam augsnes virskārtu, uzlobam, rullis piespiež, mēs imitējam, provocējam sēklu dīkšanu, un atkal tehnoloģiskais process ir pabeigts, un tālāk mēs jau varam darboties ar tālākām tehnoloģiskajām darbībām. Tātad vai mēs viņu miglojam, vai mēs viņu aram, vai mēs vēlreiz lobam, atkarībā pēc vajadzības. Ar ko jaunās mašīnas atšķirās no varbūt kad vecajiem karjeru diskiem, ar to, kad ir pieejami vēl 2 diska izmēri, tātad disks ar diametru 51 cm un disks ar diametru 61 cm. Un vēl tāda priekšrocība, kad diska darba leņķi var regulēt 4 pozīcijās. Tā kā tas arī ir viens tāds progresīvs risinājums, kuru šādā risinājumā neviena no kompānijām nepiedāvā. Šobrīd rudenī ir īstais brīdis padomāt un pieņemt lēmumu par jaunas tehnikas iegādi, jo ir izdevīgi piedāvājumi ar atlaidēm Vāderstad tehnikai. Mums, protams, ir arī ļoti labas sadarbības ar bankām, tā skaitā ar DNB banku, un tā kā viss lūdzu nākt pie mums, runāsim, skatīsimies. Tātad arī nepalaist garām, lūgtu mūsu klientus, gan esošos, gan potenciālos, izmantot pirmssezonas atlaižu programmu, kuru piedāvā rūpnīca uz šo momentu sadarbību arī ar mūsu līdzfinansējumu. Ja, tātad oktobra mēnesī varat pasūtīt ar 10% atlaidi, novembrī būs 8%, decembrī 6%, un vēl būs arī nelielas atlaides pieejams arī nākošajā gadā, bet, protams, tā kā ir šomēnes ir 10%, es ieteiktu nepalaist šo iespēju garām. Atgādināsim, ka Vāderstad birojas atrodas tepat Rāmavā. Un Vāderstad priekšrocība noteikti ir labs un ātrs servis, ātra rezerves daļu piegāde no lielas noliktavas uz vietas vai tieši no rūpnīcas Zviedrijā. Un vēl 2 gadu garantija. Tāpēc ir vērts padomāt un izvēlēties nākamajam gadam ko noderīgu.